Kur tev ieguldīt resursus, ja esi tikko atvēris jaunu veikalu un ievietojis savu produktu? SEO vai organiskais saturs sociālajos tīklos, TikTok, Instagram un YouTube? Tas ir atkarīgs no tava produkta. Ja cilvēki meklēs viņu, pieņemsim, kā rezerves detaļas automašīnai, vai ziemas riepas, vai vasaras riepas, tad tev noteikti nāks par labu SEO optimizācija, kur tu uz konkrētiem atslēgvārdiem, piemēram, vasaras riepas, optimizēs savu veikalu tā, lai, kad cilvēks meklētu tavu atslēgvārdu, tavs veikals parādītos kā viens no viņam opcijām. Pretī, ja tavs produkts ir kaut kas tāds, ko cilvēki tik bieži nemeklē Google, tad noteikti organiskais saturs arī tev nāks vairāk par labu. Jo pat, ja tu optimizēsi uz saviem atslēgvārdiem, kas atbilstoši tavam produktam, neviens tos nemeklēs. Respektīvi, nenāks arī tev dabisks trafiks uz tavu mājaslapu. Tādēļ noteiktajā gadījumā tev būs labāk izvēlēties satura veidošanu platformās kā TikTok, Instagram un YouTube. Un paralēli, protams, ņem vērā, ka SEO optimizācija noteikti ir svarīga, un tāpatās ir arī satura veidošana. Un ka viņi abi iet roku rokā, jo galu galā no abiem rezultāts būs tāds, ka vairāk cilvēki nāks uz tavu mājaslapu, ja tev ir optimizēts gan SEO, gan esi izveidojis kvalitatīvu saturu par un ap tavu produktu. Bet, ja tikko esi sācis un resursi ir ierobežoti, tad apsver, kur izvēlēties kā savu galveno investīciju, pamatojoties uz to, vai tavs produkts ir kaut kas tāds, ko cilvēki meklēs, vai tavs produkts ir kaut kas tāds, par ko cilvēkiem ir jāatgādina tev. Un attiecīgi veids izvēli.